Labdien! Tātad, šitais ir mūsu nākamais video, ģeogrāfija, par mežiem. Tātad, mums ir 4 mežu tipi, kurus mēs izskatīsim. Mums ir taiga. Sāksim ar to. Izkrāsosim zilu. Un tātad sākot ar taigu. Taigai ir vairāki nosaukumi, bet parasti to sauc par taigu vai par skujkoku mežiem vai arī par boreālajiem mežiem. Un tajā ir atrodams skujkoki, protams. Sātru zīmēšu, priedes, eglas un tā. Sēnes, visādas ogas un tā. Un tajā nav odi 9 mēnešus. Tad basically kādus 9 mēnešus ir ziema. Tā pierakstīt. 9 mēnešus ir absolūta ziema. Un ir augsti, un ir mīnusi, un tā. Un tad 3 mēnešus ir siltāk vasarā. Un jā. Taigai raksturīgi ir raksturīgi slāņi savai ekosistēmai. Tātad ir kokaudze, ir 4 slāņi. Ir pamešs, kas ir pa vidu, zemsedze šeit, zemsega un pats mežs augšā ar kokiem. Tātad zemsega ir augsnes virsējais slānis. Protams, tā apakšā vēl ir augsne, bet šitā ir zemsega, šī ir zemsedze, šis ir pamešs un mežs. Tad mežs ir koki, pamešs ir krūmi un tādas lietas. Zemsedze ir sīki krūmi, sūnas, ķērpji, un zemsega ir augsnes virsējais slānis, kuras veido koku nobirus un tādas lietas, tā kā skujas un tā. Labi. Tad vēl, lai jūs zinātu, ekosistēma ir dzīvo organismu un nedzīvo dabas elementu kopums, kas miedarbojas kopā veidojot vienotu sistēmu. Tātad visi sadarbojas kopā ekosistēmā un veido vienotu lietu. Tātad vēl svarīgi ir klimatogrammas. Es uzzīmēšu klimatogrammu katrai šitai mežu tipam. Tātad klimatogrammas. Tātad lielākoties, protams, es uzzīmēšu stabiņu diagrammu. Parasti vasarās ir vairāk mitrums, un tad cauri vasarai arī temperatūra paaugstinās. Un taiga atrodas tikai ziemeļu puslodā. Lielākoties Kanādā, Somijā un Krievijā. Tad tā ir taiga. Tagad ejam uz nākamo mežu tipu. Mums ir jauktie. Un platlapju meži. Man tagad ļoti slikti iet jauktie un platlapju. Šitie patiesībā ir 2 atšķirīgi tipi, bet tiek iedalīti vienā, jo pirmkārt ļoti maz, otrkārt, viņi tā baigi no viens otru neatšķirās. Šitos iekrāsos šitādā krāsā. Tātad šitie ir jau siltāki par taigu. Mēs atrodamies Latvijā, tas ir jauktajā mežu tipā, kurš sastāv gan no taigas, gan no platlapju mežiem. Platlapju meži, kā piemēram Vācija un tā,
Un, jā, ļoti, ir izteikti 4 gadlaiki. Ir izteikti 4 gadlaiki, un tie nav vispār plaši izplatīti, ak, Dievs. Vidējā temperatūra kāda 10 grādi pēc Celsija, un vidēji ir kādi 750, 1500 milimetru gadā lietus. Labi, es īsumā pastāstīšu par milimetriem. Tad ir divas mērvienības, kas mēra mežus un vispār ekosistēmas. Mums ir mitrums, cik milimetri nolīst uz visas valsts, un temperatūra. Tā ir vidējā temperatūra, mēra pēc ēnas vidējās temperatūras, un arī no dienas un nakts un tā. Tāpēc varētu nelikties, ka tā ir, bet tā arī ir. Meži, lai veidotos meži, vajag vismaz 500 milimetrus gadā, un siltākajam mēnesim jābūt vismaz 10 grādi pēc Celsija. Tad, ja šeit vidējā grāda pēc Celsija ir 10, tad viss ir labi. Es uzzīmēšu, kā klimatogramma izskatās. Tātad šitā varbūt arī šitien arī ir līdzīgi ar taigu, izņemot tas, ka te ir drusciņ vairāk mitrums nekā taigā. Bet es ātri izskaidrošu, kas notiek taigā. Taigā ir tāda lieta kā pārpurvošanās brīžiem. Tātad, pārpurvojas augsne un tā. Tas tāpēc, ka ir tādi daudzgadīgi sniegi, un tie sniegi, kas iztur vairākus gadus, un tie nokūst un kļūst par purviem, jo notiek globālā sasilšana un tā. Tāpēc taigai neizskatās labi. Mums ir jauktie un platlapi, tad mums šitā klimatogramma līdzīga iepriekšējiem, un es izstāstīšu par temperatūru. Tātad, ja valsts atrodas ziemeļu puslodē, tad vienmēr mūsu vasarās būs augstāk, bet, ja ir dienvidu puslodē, tad, protams, būs zemāk, apakšā mūsu vasarām. Tāpēc es saku mūsu vasarām, tāpēc, ka viņiem tā jau nav vasara, vai ne? Un ekvatorā, protams, taisna līnija. Tātad, kas vēl ir? Tātad nav ekstremāls temperatūras, nav pārāk zem, nav pārāk augsti, un tā lēnām kļūst daudzveidīgāk jauktie un platlapi meži. Tātad nākamais mežu tips mums ir mūžzaļie un cietlapi meži. Mūžzaļie un cietlapi. Man ļoti lago šodien ar visu MS Paint. Jāpagaida, kad ielāda jāraka cietlapi. Oi. Tātad mums ir un vēl krūmāji. Viņi tiek iedalīti vienā grupā. Šitos izkrāsošu sarkanus. Šitie ir karstākie, par kuriem mēs šeit runāsim. Tātad tūlīt. Tātad mūžzaļie cietlapi meži. Tie galvenokārt ir vidusjūras reģionā izplatīti, un tie ir, vidusjūrā. Tātad lielākoties vidusjūra, bet ir arī Kalifornija, Dienvidāfrika un Austrālija vienviet. Un, vidusjūra, un šeit aug viskaut kādas akmens priedes, vai ne, akmens ozols, domāju, korķa koki, un te veidojas lieta vārdā makija. Makija, šitais ir termins. Tātad makija mums ir tāds biezs, grūti ceļojams
grūti pārvietoties saaudzes ar kokiem. Kā jau es iepriekš minēju, ar akmens ozoliem un vēl alepo, priedēm, pīnijām, lauru kokiem un citiem. Un šeit mūžļos ielāk mežos aug vēl olīvas, protams, Grieķija, tur Itālija un tās valstis audzē ļoti daudz olīvas un citus produktus mums svarīgus. Un vēl ir vēl citroni un citrusi un tā. Un mums klimatogramma izskatās šādi. Ziemas ir siltas un mitras, un vasaras ir ļoti karstas un sausas. Tātad šeit ir interesanta tāda klimatogramma. Es uzzīmēšu, kā ir vidusjūras reģionā. Tur var atšķirties, piemēram, var atšķirties Dienvidāfrikā un Austrālijā. Tur var būt otrādāk, ka ziemas, mūsu ziemās tieši citādāk. Un tad ir vēl viens termins, kas notiek šitajos reģionos vārdā siesta. Tātad izrunā siesta ar e atdalītu tādu, bet, latviski mēs sakam siesta ar ie. Un šitais ir vienkārši pusdienas laiks, ja, varētu teikt tā. Tas ir pusdienas laiks, mūžījā cielapi un krūmājot ar vietā, vidusjūras reģiona arī, Meksikā arī tā ir, no spāņu valodas vārds, un vienkārši, kad visi guļ un visi veikali ir ciet un tā, jo tas ir karstākais laiks dienā. Šitais klimatogramma arī atspoguļo dienas ciklu. Piemēram, naktīs ir lielāks mitrums un dienās ir karstāks. Tad šitais ne tikai gadam, bet arī dienām. Un labi, tas ir par to. Es vēl atgriezīšos pie visiem šiem un izstāstīšu par vēl dažām lietām. Tātad tālāk mums ir mitrie tropu meži. Es uzrakstīšu lietus meži, viņus tāpat kā taigas var saukt ļoti daudzos vārdos. Ak, Dievs. Es gan protu rakstīt, bet tātad lietus meži. Es par šiem video labāk un labāk rakstu, vai ne? Mums ir lietus meži. Kāpēc nosaukuma var pateikt, šitien līst. Ļoti daudz līst. Un šitos var saukt par lietus mežiem, džungļiem, sarunvalodā, par mitriem tropu mežiem. Ir arī sezonāli mitrie tropu meži, kur notiek tikai konkrētās sezonās, kas ir loģiski, jā. Pēc klimata tie ir sezonāli, un tātad mums ir šitie tehniski ir divi atšķirīgi, tāpat kā jauktiem platlapi, bet zināmākās valstis lietus mežiem ir Brazīlija, Kongo un Indonēzija, kas iet pa ekvatoru. Tad, ja mums ir šitien globus, tad viņš iet taisni pa ekvatoru. Un sezonālie atrodas Ķīnā, Indijā un dažās citās, kā Šrilankā, Floridā īsti nē, bet arī Madagaskārā un tā. Un šitie ir ļoti interesanti meži, ka viņos ir ļoti plaša sugu daudzveidība. Viņos var arī, viņos ir ļoti daudz sugas, gan dzīvnieku, gan koku. Ir 3000 koku sugas zināmas. Ir vēl ļoti daudz nešķērsot teritoriju, tā arī ciltis un tā. Un par šo vismazāk zini. Un grādi vidēji ir plus 20 līdz 25 pēc Celsija.
Tagad jūs iemācīsieties par amplitūdu. Tātad amplitūda ir tāds skaitlis, ar ko mēra starpību. Nevis ar ko mēra, bet kas ir starpība. Tātad no lielākā uz mazāko. Tātad amplitūda lietus mežiem ir kādas 5 grādi. 5 grādi amplitūda. Un tad vēl, ko jums jāzina, ir, ka gadā pārsniedz 2000 mm. Jā, tas ir ļoti daudz. Es uzzīmēšu te klimatogrammu, kā izskatās. Te klimatogramma var ļoti atšķirties lietus mežos pēc mitruma. Ir reizes, kad maz līst, ir reizes, kad daudz līst, bet grādi paliek tādi paši. Un vēl, kas ir svarīgs šeit, lietus mežu augsnē ir dzelzs oksīds un alumīnija oksīds. Ja savadu to formulu tā, tad būtu šitā. Un augsne, tāpēc augsne ir sarkana. Diez, ka te ir oksīdi, ja? Dzelzs oksīdi, alumīnija oksīdi. Un vēl augsne ir ļoti neauglīga. Pat ja liktos, ka ir ļoti auglīga un tā, bet viņa nav. Viņa ir tieši ļoti neauglīga, tāpēc, ka lietus gāzes, vēji nes prom visu auglību. Augi ļoti dažādi šeit. Šajos lietus mežos ir arī daudz slimības, kas mums latviešiem mums aizvest uz slimnīcu un tā. Un vēl, protams, ir malārija no odēm un tā. Un vēl ir arī vēl musonu meži ar izteiktu sauso sezonu un veģetāciju, kurā dominē lapu koki un bambusi. Un tad vēl ir pēdējais mežs, par ko mēs runāsim, mangroves. Tātad mangroves. Šitais ir mūsu pēdējais mežu tips, bet tas īsti neskaitās kā konkrēts tāds izteikts tips. Tātad, teiksim, mums ir, labi, es izkrāsošu zaļā. Tad mangroves ir pie krasta. Un tās auga ar tādām gaisa saknēm, man te nav tā krāsa. Tā viņas arī sauc, gaisa saknes, kur ir tie koki. Un augi ir atkal liemeņos, tā kā taigā. Un ir tāda lieta kā epifīti, kuri ir augi, kas aug uz citiem augiem, bet nav tā parazīti. Un mangrovas atrodas krastos, un tās rodas paisuma ietekmē. Tāda mēnesi, kāds sakars šeit arī. Tās ir mangrovas. Runājot par kokiem, tagad es nosaukšu zināmākos kokus no katra. Tātad mums taigā ir eglas, priedes, kadiķi un arī augi kā papardes un tā. Jauktajos un platlapu mežos ir mūsu zināmie ozoli, liepas, kļavas. Tad mūžļu cietlapu mežos mums ir olīvu koki, citronu koki, visādas citas lietas. Vēl mums lietus mežos sezonālajos ir bambusi. Ir ļoti daudz koku sugu, es te nevarēšu īsti pateikt, bet te ir arī vēl ūdenskritumi, kā dabas objekti. Un Amazonas upe ir Dienvidamerikā, kur ir lietus meži. Un tad vēl par izciršanu. Tātad meža izciršana notiek visās šajos mežos, protams, taigā. Mežu
meži zūd, jo ir ugunsgrēki, ir ļoti grūti nodzēst ugunsgrēku taigā, tāpēc, ka taigās nav ceļi uzbūvēti. Taigās neatrodas ceļi. Kā tāda plaša ceļa, kur, ja gadījumā kaut kur sākās ugunsgrēks, tur nevar taču izglābt. Un arī, protams, pārpurvošanās, tas arī notiek taigā, kas tas nekonkrēti, tas neizsār kokus, bet vēl lauksaimniecība, tas arī ir vēl viens, kāpēc meži tiek izcirsti. Un tad jauktie platlapji. Tad šeit tas ir visvairāk lauksaimniecības dēļ, tāpēc, ka vajag vietu visādiem laukiem, rudziem, tā, kviešiem, tā. Un tad ar mūžzaļie cietlapji šeit notiek ugunsgrēki, ir ļoti silts. Vēl imigranti no tūkstnešiem ar laivām peld uz mūžzaļiem cietlapju, un nevienmēr viņiem sanāk, un viņi noslīkst. Tas ir vēl viens fakts, ko man vajadzētu pieminēt. Šitā izciršana notiek arī lauksaimniecības dēļ, un ugunsgrēki. Un teikt, lietus mežos ir ļoti daudz lietas, bet ir ļoti slikta izciršana, tāpēc, ka tiek izcirsti 40 hektāri vienā stundā, ja es nemaldos, vai katru minūti. Viens no tiem diviem es tūlīt apskatīšos, jo es neesmu droši par savu atbildi. Tātad tiek izcirsti 40 hektāri katru minūti, kas ir ļoti daudz. Tas ir ļoti, ļoti daudz. Un tie tiek izcirsti, lai veidotu, iepriekš Dienvidamerikās vēsturē šitie tika izcirsti, lai veidotu zemi lauksaimniecībai, bet tagad galvenokārt resursiem, kuri nav citur, piemēram, banāniem un citiem eksotiskiem augļiem. Un arī te nevar notikt ugunsgrēks. Ir retums, ja nelīs šitajā biomā. Bet jā, tas ir apmēram viss, kas man ir sakāms. Ņemat vērā vēl ciltis, mežu degradāciju un viss kaut kādas citas lietas par šiem mežiem, tādus jautrus faktus ieteiktu iemācīties, jo tas ir jautri. Tāpēc es tagad teikšu jums čau. Šitais, jūs varat screenshotot, ja jūs gribat. Jums šitais nodara kaut kā, lai atcerētos. Bet jā.